E-player akadēmija, tas ir process, kur es palīdzu džekiem viņus uzbūvēt fiziski, mentāli, emocionāli un garīgi. Ja tu dari labus paradumus, tu nevari justies slikti. Ja tu jūties slikti darot labus paradumus, uzmet tavs iekšējais dialogs iet nepareizā virzienā. Bija tas brīdis, kad veči bija veči, tagad veči ir sievietes. Un tas ir tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku vienkārši baidās un negrib tur ņemt tās lielākas hanteles, negrib tur taisīt vairāk reizes, jo ojok Dievs, kas notiks, ja nokritīs. Un kāda šķirba? Pofīgi. Tur izskēja, tu esi uzvarētājs. Ja es dabūtu iekšā tev to shiftu, ka tu esi excited, ka tu gribi vairāk, ka tu mēģinās vairāk, it's done. Šodien cilvēks aiz zīmola Mārtiņš Baranovskis no uzņēmuma E-player. Mārtiņ, paldies, ka ieradies. Pastāst lūdzu par sevi. Kas par paldies, kad uzaicināja reāli. Kā jau pielicis, super fancy, es uzreiz gribu teikt. Un par sevi, es esmu džeks, kas grib atbildes. Es gribu uzzināt, ko es varu no savas dzīves sasniegt, un es gribu sasniegt savu labāko dzīvi visās savās jomās. Fiziskajā, mentālajā, emocionālajā, garīgajā. Un es gribu mācīt citus pa ceļam, jo es zinu, no kurienes esmu izcēlies, un es zinu, kādu dzīvi jau esmu izveidojis, un es zinu, ka vēl tik daudz, kas ir priekšā, ko var uzzināt, un tāpēc man ir tā vēlme un deksme to visu atrast, saprast un tad dalīties. Un tas arī bija tas, ko es līdz šim jau darīju. Mācījos, strādāju ar sevi, mainīju savu dzīvi, dalījos ar to internetā un piesaistīju cilvēkus, kam interesē tas pats, kam ir ļoti līdzīga domāšana, kas uztver pasauli tāpat kā es, un no tā izveidojās arī biznesiņš, kur es palīdzu džekiem būvēt savu labāko versiju, tāpat kā es, fiziski, mentāli, emocionāli. Super. Tad šobrīd sanāk tā, ka tu strādā ar vīriešiem nevis, kas grib sākt, galvenokārt nevis, kas grib sākt no nulles, bet tie, kas jau ir ambiciozi, bet tātad ir kaut kur iestrēguši, ja? Tieši tā, to pareizi es sapratu. Es nestrādāju ar tiem, kas ir no nulles, es strādāju ar tiem, kas ir vairāk iestrēguši tādā kā apmierinātības sajūtā, kuriem iekšēji tā sajūta, ka es varu kaut ko vairāk no savas dzīves, bet ir tāda sajūta, ka kaut kas attur. Un tad es palīdzu to palaist vaļā, lai attiecīgi tu sāc iet savā dzīvē iekšā ar pavisam citiem ātrumiem, vai ne? Un tur mēs strādājam pie paradumiem, pie disciplīnas, pie fiziskā, pie mentālā, atrisinam blokus un paceļam cilvēkus nākošajā līmenī. Kas, tavuprāt, ir tas galvenais iemesls, kāpēc cilvēki tiek līdz kaut kādam līmenim un apstājās? Tas stāsts, ko viņi savā galvā konstanti skandina, viņi ir tik ļoti noticējuši, ka viņu nevar palaist vaļā. Un tas stāsts ir izveidojies no bērnības, no cilvēkiem, kas viņiem ir bijuši apkārt. Un ja viņš nav pie tā stāsta strādājis un pārinstalējis, tad principā viņš ir bērns pieaugušā veidolā. Viņš pieņem lēmumus kā bērns, viņš rīkojās kā bērns, tikai ar krunkām un ar bārdu, vai ne? Un attiecīgi, ko es palīdzu darīt, es palīdzu izveidot to jauno vīziju, pēc kā mēs zinamies. To viņa labāko versiju, kur viņam ir mērķi, kur viņam ir vēlme no savas dzīves sasniegt vairāk, pelnīt vairāk, darīt kaut ko nozīmīgu savā dzīvē, varbūt uzbūvēt biznesu, attiecīgi būt labāks tēvs, būt labāk savu versiju, būt labāks kolēģis, pilnīgi kas katram cilvēkam ir tuvs, vai ne? Un pa ceļam mēs strādājam pie tā mentālā un to stāstu pārakstam. Pārakstam viņu spēcīgāku stāstu, lai cilvēks vairs nav tā problēma, kad dzenās pēc tiem lieliem mērķiem. Tad, tavuprāt, ir tā, ka tas, ko cilvēks piedzīvo bērnībā, tā bērnība pēc tam atspēlējās, piemērs, tur kādam ir grūta bērnība, un tad viņš ir, atrod ceļus, sāk strādāt pa karjeras kāpnēm, un tur, varbūt kļūs arī par kādu līmeņa vadītāju, bet tad viņš tā kā iesprūst tajā. Tu domā, ka tas ir vairāk tā kā ar bērnību saistīts vai kaut kas laika gaitā? Pavisam noteikti. Kaut kas saistīts ar bērnību, tur, protams, jālien ir dziļāk un jāskatās, kādas ir tās situācijas un tie triggeri, kas atnāk atpakaļ. Kaut kas var izveidoties, ejot cauri tam procesam, esot apkārt ap kolēģiem, esot apkārt ap draugiem, ietekmējoties no cilvēkiem. Protams, tas jāskatās individuāli, bet lielākā daļa, visi tie bloki, visi tie sabotāžas gadījumi nāk no bērnības. Kur ir izveidojušies līdz 9 gadu vecumam, kur visi zemapziņā ir ierakstīts, kā mēs pieņemam lēmumus, kā mēs domājam, kādas ir mūsu emocijas un kādas ir mūsu rīcības. Tu varbūt vari par savu bērnību
mazliet pastāstīt? Pavisam noteikti var padalīties, jā, jo, es teikšu, nebija tā sliktākā bērnība, bet pavisam noteikti bērnība, no kuras es daudz ko esmu ieguvis un mūžam būšu pateicīgs īstenībā, ka es esmu tādu to bērnību izdzīvojis, jo es nebūtu tas, kas esmu tagad, vai ne? Bija savu bagāžu, kur man bija jātīra, pie kuras man bija jāstrādā, visādas, teiksim, traumas, visādi bloki, bet tas man iedeva to misijas sajūtu, atrast tās atbildes un tad nodot to tālāk, vai ne? Un, ja runājam par manu bērnību, tad, principā, es uzaugu šķirtā ģimenē, kas, manuprāt, ir tā kā ļoti izplatīta mūsdienās. Uzaugu pie mammas, omes, opja un starp māsām, vai ne? Attiecīgi uzaugu girtīgā sievišķā enerģijā. Un pie tēva brauc tikai brīvdienās, ko es nenormāli gaidīju, jo vienmēr bija kaut kas foršs, vai tur mēs braucām medībās, vai mēs remontējām māju, tur ar mašīnām kaut ko darījām, bija forši, bet to ikdienas dzīvoju, principā, pie vecvecākiem, vai ne? Un tur jau, kā jau saprot, sievišķa enerģija, visam jābūt droši, nevar riskēt, bla. Netrako dēliņu, visu, lai tā mierīgi ir. Un pie tam vienā manā dzīves posmā ienāca iekšā mans mammas brālis, kas bija mans onkulis, kurš tikko bija pārdevis īpašumu tajā laikā pa 100 pār tūkstošiem latu, kas, teiksim, ja mēs skatāmies inflāciju, tagad varētu būt 400 tūkstoši kaut ko. Un viņš to naudu nodzēra gada pusotra laikā, esot blakus istabā. Un tā bija viena no tādām traumatiskākajām lietām, kuras tagad, principā, nezinu, pāris gadus atpakaļ tikai atcerējos, ka man tāda lieta bija. Es viņu biju tik ļoti izrakstījis ārā no savas tā kā prāta, kad es pat neatcerējos, ka tāda lieta bija, bet attiecīgi, jā, es uzaugu tādā situācijā, kur konstanti katru vakaru tika terorizēts, tā kā visu laiku, kā jau piedzēruši cilvēku kaut ko murmina, tu sīkais mazais, tu jau neko nesasniegs savā dzīvē, tikai ar fizisku darbu var kaut ko izdarīt, tu ar to datoru, ko tu tur daries, un es mazs puika, zinu, kā spēlēt tur datorspēles un vienkārši raudu, jo pirmkārt, man mamma nav, jo viņa strādāja veikalā, kas bija 50 km no mājām, un Oma bija pavisam citā mājas galā, un es vienkārši viens pats sēžu ar to cerību, ka viņš vienkārši man neko stulbu neizdarīs, vai tu nenogalinās vai kaut ko tādu. Un principā no tā man atnāca lieli bloki. Pirmkārt, man bija bloki saistībā ar biznesu, ko es pēc tam pastāstīšu, bet viens no galvenajiem blokiem bija, ka dēļ tā, ka es biju ļoti kultivējis tās dusmas, es gribu atriepties, es principā pēc tam savā pieaugušo dzīvē gribēju izsist respektu. Un es biju viens no tiem džekiem, kas konstanti iet tusēt, ja bija kaut kādas problēmas, viņas tika risināts turpat uz vietas, vai ne? Principā izsit respektu ārā, kā teikt. Un tikai gadus ejot uz priekšu, es sapratu beidzot, kāpēc es to darīju, jo man iekšā bija tā atriebības garš, un es jebkuru dzērušu cilvēku gribēju vienkārši iznīcināt, jo dzērušu cilvēks man bija terorizējis, vai ne? Un otra lieta bija, kad es arī turpināju tā kā pieaugušo dzīvi, sāku strādāt, tad es arī mīlēju iedzert un paballēties, vai ne? Un es nebiju tas labākais cilvēks. Un tas bija tas, ko es teicu, kad es biju pieņēmis ļoti daudz rīcības, pat negribot no tā cilvēka esot viņam blakus. Es biju ļoti ar tāds pats agresīvs, impulsīvs, nedomāju, ko runāju, kā jau parasti, vai ne? Un, lai pateiktu to lielāko mācību, es mūžam pateicīgs, ka tāda lieta bija manā dzīvē, jo es no turienes pieņemu spēcīgu lēmumu, es alkoholu nelietošu līdz mūža galam, vai ne? Un es ar to eju kā ar tādu kā ordenu uz savu plecu, kad tas ir tas viens no lielajiem iemesliem, kāpēc es izdomāju, visu man to dzīvē vairs nevajag. Es esmu redzējis, ko tas dzīvē citam cilvēkam izdara attiecīgi man, vai ne? Cik grūti ir un cik ļaunu tu nodari otram cilvēkam, un es izdomāju, ka man jābūt ir tam piemēram, kas to var arī izdarīt. Un tad otra lieta, ja mēs runājam, teiksim, par biznesu, saskāros pašā biznesa sākumā ar tādu interesantu situāciju. Es atceros, biznesā kaut kādā brītiņā iet labi, tad atkal iet slikti, tad iet labi, tad iet slikti. Es nevarēju konstanti palikt labāk, vienkārši gāja labi, slikti, tā kā pa kalniem. Un es nevarēju saprast, kāpēc. Un tāda sajūta, ka kaut kas man tur ir iekšā, bet es nezināju, ko. Un caur jautājumiem, caur savu procesu, kā es atrisinu tos blokus, es uzraku to vienu traumu, ko man tas pats onkulis bija iestādījis. Es atceros to momentu, ka viņš man blakus tepat pie auss teica, tu sīkais mazais kretīni, tu nekad no datora neko nenopelnīsi. Un traumas un limitējoši uzskati izveidojās ļoti emocionālos brīžos.
Un saprot, es maziņš tur sēžot pie tā datora pārbies, protams, pieņēmu uzskatu, ka man pieaugušais cilvēks saka, es nekad mūžā no datora neko nesasniegšu. Un man visu laiku skrēja iekšā tās domas, nu jā, varbūt tas internets nav priekš manis, varbūt jāiet atpakaļ tās mašīnas skrūvēt. Varbūt, ka tiešām es no tā datora nevaru tā kā neko nopelnīt, bet beigās tas bija iesācis manā zemapziņā no tās vienas situācijas, un man nācās pārrakstīt to stāstu, ko es turēju par sevi. Tikko kā es kļuvu apziņā par to traumu, kā es pārrakstīju to stāstu nākamā mēnesī biznesu, aiziet augšā. Un tādas lietas mums ikdienā ir ļoti daudz, kā jau teicu, kurus tu pat nedzirdi, kurus tu pat nenojauti, kurus vairs pat tev liekas, ka nemaz nebija tavā dzīvē. Bet caur jautāšanu, caur rakšanos, tu atrod tās lietas un palaid vaļā tos ankurus. Un tu tiec pie labākiem rezultātiem, pie labākām emocijām, vienkārši jūties brīvāks, vienkārši tev enerģija vairāk staro. Un tā, dzīvo augstākās vibrācijās. Cik ilgi tev sanāca, apmēram līdz cik gadiem tev sanāca dzīvot tādā vidē? Tā vide bija, es teikšu, līdz 14 gadiem. Jā, no cik? Laikam no 11. Jā. Ko tu, kas 14 gados mainījās? 14 gados mainījās tas, ka viņš aizbrauca no manas mājas uz ārzemēm strādāt, un tad gadu pēc tam viņš nomira. Tad, attiecīgi, viņš tajā gadā vairs nebija man apkārt, un 15 gados es jau braucu pārcēlos Liepāju un dzīvoju citā pilsētā, un kur es uzsāku savu dzīvi, kur es vairs nebiju apkārt ar vecākiem, es biju patstāvīgs, vai ne? Tā kā es ļoti ātri sāku to patstāvīgo dzīvi, un no turienes tā kā iegūju ļoti daudz mācības, kuras tā kā pātrināja to visu, un jā, sāku vairāk apzināties, sāku saprast to, ka nevar vairs būt bērns, ir jāprūpējās par sevi un par visiem, un tā. Kā tev izdevās to darīt? Tu studēji, strādāji? Vai? Jā, tādā ziņā man jāsaka liels paldies tētim, jo viņš bija liels tā kā, finansiālais atbalsts, viņš man sarunāja, kur man dzīvot, es dzīvoju pie savā tā kā pusopja, vai ne? Un beigās tad viņš man deva finansējumu, protams, arī stipendiju, ko nopelnīja, un tā, tad vienkārši varēja dzīvot, izdzīvot, un izmācījos par automehāniķi, kur tā kā uzsākt to savu pieaugušo dzīvi. Kas bija tas brīdis, kad tu saprati, ka tu tomēr kontrolē savu, piemēram, prātu ķermeni, nevis kāds cits? Redzi, tad, kad dzīvi ies par polām, mēs beidzot sākam domāt, vai ne? Un tad bija tas viens punkts manā dzīvē, kur tā kā man atņēma pilnīgi viss, kas man bija svarīgs. Pastāst? Vienkārši tas viss notika tā ļoti ātri, tā kā kaut kādos 2-3 mēnešos. Un viss sākās ar to, kad es domāju, es baigais vecs, strādāju BMW centrā kolosāls, tagad es nopircis Behu, tas gadus atpakaļ 92 nopirku, BMW 92. Un sāku braukāties riņķī, tusēties, ballēties, aizmirst par draudzeni. Ko draudzeni? Ja tu esi riņķī, man tev tādu nafīgi nevajag. Man draudzeni pamet. Ok, cool. Nākošais posms. Man atņem tiesības. Ok. Bet mašīna ir viss kārtībā, labi, brauc uz darbu bez tiesībām. Pēc pāris dienām man nozog mašīnu, to, ko es tikko biju nopircis kredītā. Kas te nafīgi notiek? Un tagad es saprotu, ka viss man jābrauc uz darbu ir 1,5 stundu ar autobusu. Es vairs nevaru tā kā reāli pavilkt savus rēķinus, jo man nav draudzene, kas palīdz to otro pusīti piestukāt. Es tajā laikā vēl biju tas 50/50 džeks. Un tajā brīdī es sāku saprast tāds, fuck, ko Viss ir slikti. Un tajā brīdī es vienkārši piegāju pie spoguļa un paskatījos tā kā self-accountability spogulī, vecīti. Tu pats sevi šitai esmu novedis. Tev pašam arī sev no tejienes ir jāvelk ārā. Un tad no tā brīža sapratu, ka viss, tā kā man ir jāuzņemās atbildība pilnībā par savu dzīvi, es vairs nevaru nevienu vainot, es nevaru rādīt ar pirkstiem uz citu, man tas pirksts ir jārāda uz sevi. Un tajā brīdī es sapratu, tad kā mainīties? Darīt pilnīgi visu pretēji tam, ko es darīju līdz šim. Balējos brīvdienās? Nekādas balēšanās. Kurī katru dienu? Nekādas kurīšanas. Braukājos uz mašīnām? Nekādas braukāšanās, sēd mājās mācies. Es tik ļoti gribēju izlausties no tās vietas, jo tas bija tik fucking sāpīgi, kad tu dzīvoji pēc kādu citu cilvēku principiem, un tagad tu pēkšņi saproti, ka tie principi tev noved baigos tumšajos stūros.
Man nācās veidot savus principus, man nācās uzņemties atbildību, lausties no turienes ārā. Un es vēl tā nosolījos, jo es skatījos tajā situācijā, es skaros, es neesmu vienīgais. Man ļoti daudz draugi ir arī ļoti līdzīgā situācijā. Un tad es sapratu to, ka es šito paņemšu kā misiju. Kad es būšu tas džeks, kas atradīs tās atbildes tam visam, kā sev uzbūvēt par labāku versiju, kā pelnīt vairāk, kā darīt kaut ko tādu, kas tev rūp, kā atbrīvoties no atkarībām, lai es varu uzmotivēt pārējos. Jo es zināju, ka visi citi arī grib, bet tikai neviens nebija drosmīgs, lai to darītu. Un tad arī sākās tas lielais journeys, kur es sāku meklēt tās atbildes, sāku meklēt mentorus un tā. No kurienes tev ir tā vēlme tā kā nodot arī tālāk tās zināšanas? Jo daudziem ir tā, ka, ja tu man nemaksā, es vēl neko nedaru, bet tev ir akadēmija, vai ne? Un tev pat, es reāli zinu to, ka ir cilvēki, kuri jau sen vairs tev nemaksā, bet tu tāpat viņiem palīdzi. Jā, tas ir tāds selfish iemesls. Jā? Tāpēc, kad esmu ļoti studējis vibrācijas skalu. Tā kā tu pats zini, par ko es runāju. Ja mēs ierakstam iekšā Google emotional spiral, ja tu atvērsi viņu aļā, tu redzēsi, viena no augstākajām vibrācijām ir servis, kas nozīmē, ja tu palīdzi kādam cilvēkam, tu pats sevi ieliec iekšā augstākā vibrācijā. Un ja es palīdzu kādam cilvēkam, tas nozīmē, es beidzu domāt par sevi, es paceļu savu augstākā vibrācijā, un es zinu, ka visums, viņš samaksās man par to. Man vienalga. Ja tas cilvēks nesamaksās, es zinu, ka tā nauda atnāks no kaut kā cita. Un tas ir viens no tiem iemesliem. Ja es sev uzlieku augstākā vibrācijā, kas man pēc tam būs? Man būs labāks kontents. Es nesīšu labāku enerģiju iekšā un aizsūtīšu pēc tam visu man invoice, un tad jau viņš atnāks atpakaļ. Viss būs kārtībā. Krūti. Šis ir ļoti labi. Tavuprāt, kas ir tās lietas no tavas pieredzes jau ar A-playeriem, ja viņus tā var nosaukt, džekiem, kas jau ir mainījušies? Kas ir tās galvenās lietas, kas viņus noturēja tajā iepriekšējā līmenī, ja var nosaukt? Jā. Tā viņa vīzija, tā nākotne. Redzi, lielākā daļa cilvēku, viņi ir pagātnes koriģēti. Viņi konstanti dzīvo tajā realitātē, tā kā, kur viņiem ir iekšā visas tās programmas, un viņiem nākotne neliekas nekas spošs. Tā kā viņi saprot to, ka viņi jau 5 gadus dzīvojuši tāpat, tad jau nekas diži vairāk dzīvē nemainīsies, un tad viņi vienkārši samierinās. Tāpēc mans tas pirmais solis, ka es ar džekiem sāku strādāt, ir izveidot reālu vīziju, kur ir iekšā ļoti daudz augstas emocijas. Emocijas, kur pat cilvēki pat nezin, ka tādas vēl ir iespējams, un viņi pat nav jutuši, kur viņam ir ritīgs excitements no tā, kāda būs viņa dzīve, kāda būs viņa ceļojuma, cik viņš naudu pelnīs, kādas būs viņa attiecības, kāda būs viņa mašīna, kāda būs viņa māja, kāda būs viņas ikdienišķās sajūtas, kāda cilvēka viņam būs apkārt. Ja viņš sāk sakombinēt to vīziju ar tām lietām un sāk tur likt iekšā ļoti daudz dažādas emocijas, mums prātā ir tāds psihocybernetika mehānisms, kas, ja tur ir daudz emocijas, viņš tos turien aizvedīs. Un tas ir tā nākotnes vīzija viņus sāk motivēt tik ļoti, ka viņam ir vienkārši deksme celties augšā, jo viņam ir ZB dzīvotu iepriekšējo dzīvi. Saprot? Un viņš uzreiz dara tās lietas, kas viņus turien ved. Un tie ir tie paradumi, tā ir tās A-player sistēma, kas viņu notur augstākās vibrācijās, kur viņš redz pasauli skaistāk, viņam ir augstākas emocijas, viņš sāk ticēt sev, viņš sāk rīkoties uz iespējām, kuras viņam ir iedotas, un viņam soļi sāk kustēties ļoti ātri uz priekšu. Šo jautājumu laikam vajadzēja ātrāk uzdot, bet tiem, kas nezin, kas ir A-player akadēmija, vai tu varētu, 2-3 minūtēs pastāstīt maksimāli daudz, bet baigi nespoilojot. Ok, jā, A-player akadēmija, tas ir process. Process, kur es palīdzu džekiem viņus uzbūvēt fiziski, mentāli, emocionāli un garīgi. Fiziski es viņiem palīdzu sakārtot treniņus, uzlieku uz struktūras pielāgojumu priekš ekipējumu, priekš viņu mērķiem. Otrs, strādājam pie mentālā, kur mēs izveidojam to vīziju, pēc kā mēs dzeramies un atbrīvojamies no tiem blokiem, kuri mūs attur, tām limitācijām, tām traumām. Trešais, mēs strādājam pie emocijām. Mēs saliekam iekšā paradumus, un es apbruņoju viņus ar instrumentiem, lai tad, kad emocijas ir zemu, lai viņi var sev pacelt uz augšu, lai var rīkoties. Jo, ja mēs esam zemās emocijās, mums nav spēka, mums nav motivācijas, mums nav deksmes, mēs neko nafīgi negribam kā tikai slinkot, čips, skatīties porno. Ja mēs reāli tā kā sākam pacelt savas emocijas, mums sāk parādīties vēlme, es kaut ko iešu darīt, vai ne? Un garīgais. Garīgais ir tā daļa, kur tev arī ir paradumi iedot, kur tu iemācies sakonektoties ar visumu, kur tu sāc strādāt ne tikai tu,
ar savu ego, bet tu strādā ar visumu, kur visums tev sāk dot visādas interesantas sinhronitātes satikt, tu tev iedod visādas cilvēkus tavā dzīvē, tev pēkšņi nāk nauda no visādām vietām, kur tev ir connections, kur tu iemācies viņu izmantot savā labā. Tas ir process, tie ir paradumi, kurš, protams, nekad nebeidzās, jo pašizaugsme ir vienmēr, un viņi turpinās vienmēr būt, vai ne? Iepriekš tu minēji 50-50 attiecības, jā, 50-50. Ko tu par to domā šodien? Ak, Dievs. Jā, tas, cik mēs skarbi to varētu pateikt. Nu, es teikšu tā, ja tu esi 50-50, tad tu esi vājš vīrietis. Vienkārši, es nerespektēju tādus cilvēkus. Kāpēc? Tāpēc, ka es nerespektēju sevi tajā laikā. Manuprāt, tev kā masculine džekam ir jāprot parūpēties par savu sievieti, ne tikai savu sievieti, savu ģimeni. Un tev ir pirmkārt to jāizmanto kā deksmi, lai tu savu slinko pakaļ varētu pacelt un tā kā izdarīt vairāk, nopelnīt vairāk, palīdzēt vairāk. Un tam būtu jābūt kā non-negotiable. Tā kā it's part of you. Un kāpēc? Tāpēc, ka atkal te ir tāda maza selfish iemesla. Ja tu esi iekāpis savā masculine, ja tu jūties, ka tu sev cieni, ka tu sev respektē, visu tu jūties kā neapturama mašīna. Tu vari dzīties pēc lielākiem mērķiem, tu staigā ar augstāku pacelt galvu, tu vari pavisam cita enerģija tavā ikdienā. Ne? Ja tu esi 50-50 dude, tu zemapziņas līmenī zini, ka tu esi fucking mīkstais. Ka tu zini, ka tu vari labāk, bet tu nedari. Un tu pats sev grauz kopā. Ne? Tavuprāt, no kurienes vispār cēlies ir 50-50? Tāpēc, ka agrāk jau vispār bija tā, un sievietes tur nestrādāja, sievietēm bija mājas, jā, ģimene, un vīrietis strādā, un viņš visu. Man šeit agrāk, tas, ar ko tu saprati vīrieti, ir tas, ka vīrietis ir galva, viņš nodrošina jumtu tev ir uz galvas, viņš tev pabaro, viņš parūpējās par tevi. Kurā brīdī, tavuprāt, tas viss mainījās? Jā, redz, bija tas brīdis, kad veči bija veči, tagad veči ir sievietes. Un tas ir tāpēc, ka tas, kas mums notiek šeit pasaulē, viss sistēma, viss programmings ir uztaisījuši vīrieši ļoti emocionāls, izsituši viņus ārā no balans. Un tas ir tāpēc, ka ir uzauguši starp disbalansu vīrišķo un sievišķo enerģiju. Tas nozīmē šķirtās ģimenēs vai arī ļoti toksiskās ģimenēs, kur viņi ir iemācījušies lietas, kuras nav no maskulīna daļas, un viņi turpina tās lietas nodot tālāk un nemazam nepāranalizē un sev nepiekoriģē. Un tādā veidā viņi ir kļuvuši ļoti emocionāli, viņi neprot iekāpt savā spēkā, viņi nav disciplinēti, viņi nedara lietas, kas viņiem ir jādara. Un kas sievietēm atliek darīt? Sievietēm atliek iet uz darbu, pelnīt naudu, jo veči nevar izdarīt to, jo redz, viņiem nav viņiem emocijas, ir viņi grūti, viņi noguruši, viņi ir slinki. Un tad izveidojās tas disbalans, kad sievietes strādā vairāk, un tad viņi brīnās, kāpēc tad pēkšņi vairs sievietēm negribās seksu. Loģiski. Kāpēc, lai viņai gribētos seksu, ja pirmkārt viņi ir iekāpusi savā vīrišķajā enerģijā, kur viņai tur nekas mitrs vairs nevar palikt. Otrs, tu pats ikdienā rādi, ka tu esi fucking vājš. Kā tu domā, kā viņai kaut kas vispār gribēsies, vai ne? Un tad dzīvo tādos disbalansos, un tas turpina iet vēl lielākās, dziļākās lietās. Bet akadēmija ir viena no tām lietām, kas varbūt cilvēkus pavelk ārā no turienes. Tā ir tā cerība, jo es sāku manīt to, ka es arī gribēju iet pa to ceļu. Saprot? Es nesaku to, lai tagad kādu nonicinātu. Es sāku pamanīt to, ka es arī sāku iet par to ceļu. Jo, kā jau es teicu, es arī uzaugu ap sievišķo enerģiju. Kas nozīmē, ja tu uzaudz ap sievišķo enerģiju, tu sāc rīkoties kā sieviete. Tev ir bārdi, tev ir varbūt tur muskuļi, bet iekšēji tu sāc pieņemt lēmumus, rīkoties un domāt kā sieviete. Un tāpēc tev ir jāpāranalizē sev un jāizveido tas masculine figure. Tev jāsaprot, kā ambiciozs, disciplinēts, enerģisks, tā kā misijas orientēts džeks vīrietis rīkojās un sākt iekļaut tās personalitātes iezīmes sevī un viņas konstanti atkārtot un močīt. Un tad tu nonāc tajā punktā, kad jā, tev tad ir tās emocijas, kad kaut kāds besis, bet tu viņas māki salauzt un tu iekāp atpakaļ spēkā un tu mauc. Bet agrāk jau arī, es statistiku, protams, nezinu, bet agrāk jau arī bija šķirtas ģimenes, un tāpat bija tās, nezinu, tur auga pie mamām, tur vairāki bērni, parasti arī bija tā, bet kāpēc agrāk nebija tik traki, vai arī vismaz nelikās, ka ir tik traki, ka, nezinu, tur džeki strādā 8 stundas un pēc tam ir pārguruši, viņi tur noiet 10 000
soļus un pēc tam liek bildi, ka viņam tagad ir atpūta no tās normas, ko vajadzētu izdarīt. Jā, redzi, kara laiks bija tas laiks, kur bija reāli spēcīgi un jaudīgi vīrieši. Pēc kara laika tie jaudīgie vīrieši nākošā paudzē kļuva par tā kā vājiem vīriešiem. Un tie vājie vīrieši turpina tagad nodot to visu tālāk. Tāpēc nav bijuši tā kā kārtējie grūtie laiki, kas uztais spēcīgs vīrieši. Viss ikdienā ir viens liels komforts, un tas tāpēc arī tos cilvēkus ir izsits ārā no tā balansa. Tāpēc tagad džeki ir ielikt tajā sievišķajā enerģijā. Kāpēc? Tāpēc, ka ir komforts. Taču viss ir tik elementāri šobrīd. Tā kā, viss ir pieejams tūlīt un tagad. Tu vari iet boltiņā pasūtīt ēdienu, tev nekur nav jāiet. Tu vari mājās strādāt, nekas tev nav jādara, tev nav fiziski jādara nekas. Tev ieliek konstantā komfortā. Un kas ir komforts un komfortā, tu dzīvo tādā kā sievišķā enerģijā un viss, un tev neko nevajag vairāk. Un tu nodod to tālāk. Tu nodod to tālāk saviem bērniem, ka bērni tev skatās, viņi kopē tev, vai ne? Un tā tas veidojās. Tāpēc, lai to salauztu, mums pašiem sev džekiem ir jāsāk savu dzīvi grūtu taisīt. Tā kā ir ikdienā jāliek iekšā augsti standarti, augsti paradumi, kas tev sāk disciplinēt, kas tev sāk veidot grūtu ikdienu, kur tu sāc gūt to fucking jaudu ārā no turienes. Kur tu redz, ka tu dzenies katru dienu pēc kaut kā. Vai tas ir fiziskais, mentālais, emocionālais, attiecības, bizness, tev jābūt ir kaut kam tu dzenies pakaļ. Lai tu ej un iekaro, jo tāda ir tā mūsu iekšējā esence, džekiem. Vai tev nav ko iekarot, tad tu iekaro tikai vienīgi sevi un savus apkārtējos, čakarē visiem prātu. Es nesen biju noskaties vienu podcastu, kur arī tur bija līdzīgi jautājumi, par šādu līdzīgu tēmu runāju. Tas, kas man aizķērās, bija tas, ka agrāk arī bija vāji cilvēki, bet viņi nebija tik daudz dēļ šiem laikiem. Un viena no lietām, kas arī ir mainījusies, ir informācijas pieejamība. Kad tagad, piemēram, tie spēcīgie cilvēki, viņi ir aizņemti, jo viņi strādā, viņi kaut ko sasniedz, ja viņi taisa kontentu, lai attīstītos. Bet tie vājie cilvēki, viņi vienkārši dalās. Viņi heito, viņi dalās un ir daudz vairāk tas vājais kontents. Kad, piemēram, arī tur ieeja TikTokā, ko tu redzi, tā kā dibeni, viss tas, lai tā kā, teiksim tā vājo cilvēku barība. Kā tev ir? Tu esi diezgan aktīvs sociālajos tīklos. Kā tu pats veido savu kontentu, lai viņš būtu tāds, kādu tu vēlies, lai viņš uzrunātu tavu potenciālo klientu? Jā, tad, kad tu strādā ar sevi konstanti, tu vairs neesi konsumers, tu vairs tikai nezombē sevi ar kaut kādu vienkāršu informāciju, tu sāc veidot kontentu. Tu sāc fokusēt, meklēt informāciju, kur tu skaties. Tu neskaties vienkārši tur, kas tev tur rādās TikTokā. Nē, ja es skatos, es vienmēr atrodu kaut kādu grāmatu, es atrodu kaut kādu mentoru, es atrodu kaut kādus kursus, es meklēju targeted tā kā informāciju. Un no turienes es tā kā strādāju ar sevi un es sniedzu informāciju ārā to, ar ko es pats tajā brīdī eju cauri. Ja mēs paskatītos tā kā manu kontentu, tur var redzēt pa nedēļām, kam es eju cauri. Bet es dalos tad, kad esmu atradzis atbildes to visu, vai ne? Un kā tas strādā? Tas strādā tā, ka es palīdzu konstanti savai vecajai versijai. Un es zinu to, ka ir tādi mārtiņi ļoti daudz, kas šobrīd iet cauri, tur, nezinu, piemēram, attiecību problēmām, ir problēmās ar atkarībām, ir problēmas ar disciplīnu, ir problēmas ar veselību. Es konstanti runāju un dalos, kā es tās problēmas esmu atrisinājis, un cilvēki var sarazināt. Jo es tam esmu gājis cauri, es to scenāriju zinu, un viņš redz, arī kur ir problēma atrisināt, vai ne? Jā, tas, kā es to daru. Okay, super. Tu ļoti daudz runā par disciplīnu, arī saturā, ko tu radi. Tavuprāt, kas ir svarīgāks, motivācija vai disciplīna? Motivācija ir vienkārši tā emocija, kas tev ieslēdz. Disciplīna tā, kas tev izved cauri tam, kam tev ir jāiet cauri, vai ne? Motivācija ir vienkārši emocija, kā jebkura emocija, mīlestība, pateicība, viņi vienkārši ir un viņi izkliedējās. Tāpēc tu nevari vilkt garumā, tev vienkārši jāsāk darīt lietas, vai ne? Un disciplīna, redz, mēs visi esam disciplinēti, tikai uz nepareizajām lietām. Un kāpēc mēs esam disciplinēti uz nepareizajām lietām? Tāpēc, ka nav tā vīzija pēc kā dzīties. Nav tie daudzie mērķi, kurus ikdienā cilvēkiem vajadzētu iekļaut. Jo redzi, disciplīna ir vienkārši
pareiza izvēle, kas veda tev pretī tavai labākajai versijai. Ja tev ir konstanti vairāk mērķi, tu varēsi veikt konstanti vairāk pareizas izvēles pretī tiem mērķiem. Un tad tu pat nepamani to pēkšņi, esmu disciplinēts. Nē, tev vienkārši uzvedās mērķis, daļ kur tu tagad veic izvēli ar jēgu un viss. Tāpēc es pilnīgi visiem iesaku, kāda ir tev karjeras mērķi, kāda ir tev ģimenes mērķi, kāda ir tavs attiecības mērķi, kāda ir tev fiziskie mērķi, kāda ir tev emocionālie mērķi, kāda ir tev garīgie mērķi. Atrast ļoti daudz mērķus, lai tās izvēles tu vari veikt pēc iespējas vairāk. Iedošu piemēru. Ja tev ir svarīgi mīlošs un attiecības, kurā jums ir mīlestība, respekts un cieņa, tad tu neļauši čomiem vienkārši atskriet pie tevis vakarā uz 15-20 minūtēm. Kāpēc? Tāpēc, ka tu neļaus nozagt laiku no savas otrās pusītes, vai ne? Tad, kad tu, piemēram, brauc mājās tagad, nezinu, no darba, tad tī gribās ēst. Ja tev ir mērķis būt 96 kg shredded beast, tu reāli neieskries maķītī un neņems to ēdienu. Nē, tu vienkārši paturēsi sev grožos un paēdīs mājās kaut ko normālu vai augļus uzēdīs pa ceļam. Tu sāc veikt izvēles pretī tam mērķim, ja tev ir daudz tādas lietas, vai ne? Un tad pēkšņi tu skaties, es īstenībā esmu diezgan disciplinēts, vai ne? Un viss, ja tu tā daudz mērķi ir, tā disciplīna aug, un tad jau skaties tālāk, redz, tev ir tie lielie biznesa mērķi, tev tas lielais impakts, un davai, maucam, skatāmies, kā es varu darīt tās lietas tālāk, ar ko man jāiepazīstās, ar kā man jāpazvan, cik cilvēkam man jāpazvan, kur tos investors atrast. Tu vari sākt reāli bliest lielākos ātrumos uz priekšu. Tu palīdzi arī cilvēkiem ar to, ka viņiem ir mērķis, bet viņi grib sasniegt mērķi, bet viņi grib arī tur stundiņu ilgāk pagulēt, viņi grib arī tur aliņu iemaukt vienu dienā. Ar to arī var palīdzēt? Var palīdzēt, protams. Nav jau jābūt tur super duper striktam, vai ne? Nav jābūt, es tur saku, kad viss līdz mūža galam nelietošu alkoholu. Es to vienkārši esmu paņēmis kā tādu lēmumu, jo skatoties apkārt, tu var redzēt, ka, piemēram, kaut kādas lielās zvaigznes tur dabūjuši tagad ir ļoti daudz sekotājus, un tad uztājas kaut kādu alkohola brendu un tīru uz cilvēku nelaimi nopelnu, vai ne? Es apzinos to, ka 99% cilvēku otru pusi ekrānam ir alkohola problēma. Tāpēc, ja es parādīšu to, ka tu vari kaut vai vienu aliņu iedzert, tad viņš paslīdēs un viņš nokritīs. Un tas būs uz maniem pleciem. Es to negribu. Es gribu parādīt, ka tu vari dzīvot kolosālu dzīvi bez alkohola, tu vari būt super disciplinēts, tu vari celties agrāk, tu vari gulēt mazāk, tu vari būt mīlošāks, tu vari būt ar augstāku vibrāciju, tu vari to visu izdarīt. Ja tev ir tavu mērķi, ja tev ir deksme, ja tev ir struktūra, vai ne? Protams var, bet tas viens kārdinājums pavilks uz otru kārdinājumu, otrais kārdinājums ievilks trešajā, un tad no turienes jau ir tik grūti tikt ārā. Tāpēc jābūt uzmanīgam. Tavuprāt, vieglāk vīrietim, kurš grib kļūt labāksies versija, vieglāk ir sākt no nulles vai sākt no kaut kāda līmeņa? Piemēram, ka viņam jau viss ir labi, viņš pelna labi, viņam ir ģimene, bet viņš nav laimīgs un viņš zina, ka viņš varētu labāk. Kad ir vieglāk? Vieglāk pusim noteikti ir, ka tu jau esi iesācis un ka tev jau daudz maz viss aizgājis. Kāpēc? Tāpēc, ka tev ir vismaz receptes jau. Ja tev ir kaut kādas dzīves daļas, kur tev kaut kas iet ļoti labi, to recepti ir jāpārnās uz citurieni. Un kā vienkārši mājas darbu var iedot, pasties uz savu dzīvi, uz tām lietām, kas tev iet labi, izrakst ārā to stāstu. Piemēram, ja tu esi kolosāls attiecībās, uzrakst to stāstu, jā, es ļoti esmu saprotošs, es dodu savai draudzenei drošo vietu, es viņā ieklausos, es protu iekāpt viņas kurpēs, viņu cenšos saprast, un es vienmēr viņu atbalstu un tā tālāk. Ja tev ir tāds stāsts, kas ir reāli kolosāls, tad salīdzina ar to stāstu, kur tu esi sūdīgs. Piemēram, tev ir sūdīgs ķermenis, tev stāsts būs, es esmu īstenībā marītīgi slings, marītīgi nepatīk sportot, marītīgi grūti ir. Nevar piespiest sev darīt tās lietas, svēdras lielas un neko nevar izdarīt lietas labad. Šis stāsts tev rok nost, tev tas stāsts ir jāpārmaina, vai ne? Un lielākai daļai vienkārši tie rezultāti ir, bet tas stāsts jau mazliet ir pagriezies. Un viss, kas mums jāsāk darīt, mums tas stāsts jāpārmaina, jāsaliek iekšā atpakaļ pārdomu, kas pats ļauj augstāk to vibrāciju. Un, lai vai liekas, tu mazas lietas izmaini tam cilvēkam, bet pēc tam viņam tā trajektorija vienkārši kosmosā aiziet. Ja viņš sakārto savu emocionālo stāvokli, kur viņš jūtās labāk, viņš pēkšņi viņam biznesā ir jauna iespēja, jauns līmenis.
viņš pēkšņi var atbrīvot vairāk laiku priekš savas ģimenes brauc ceļojumos. Tā kā, ja tu esi tālāk iekšā tajā visā, daudz vieglāk piekoriģēt to visu un uzlikt tev uz tādu kārtīgu struktūru. Ja jāsāk ir no nulles, nav jau citu variantu. Tā kā ir jau jāsāk tāpat, kas domā vienkārši nodzīvot šo dzīvi tāpat kā NPCs, vienkārši bandīties pa pasauli riņķī spēlēt, tā kā iet GTA Free World bez misijām, fuck that life. Ne? To nevajag. Vai ir vieta arī A-Player akadēmijā kādam, kurš grib sākt no nulles un, teiksim tā, ka viņš, varbūt viņš netic, ka viņš var vairāk, bet viņam ir apnicis būt tur, kur viņš ir, un tad viņš, vienkārši negrib, viņš redz sevi krītam katru dienu, viņš saprot, ka ir vien sliktāk, un viņa mērķis ir nevis saņemt kaut ko vairāk, kļūt kaut kam vairāk, jo viņš tam netic, bet viņa mērķis ir vienkārši neiekrist bezbenī. Tādam arī ir vieta A-Player? Pavisam noteikti. Protams, tas būs ilgāks process, tas nebūs tā, ka mēs tur 3 mēnešos pārmainām dzīvi, bet attiecīgi, ejot caur tam procesam, tur mierīgi to visu var pārmainīt, jo skaties, es saku tā, mums vienmēr ir jāizdzīvo to dzīves daļu, kuru mēs vairs negribam dzīvot, lai mēs vairs nepieņemtu izvēles no tās dzīves. Redzi, es zināju, kā tas ir, kad es balējos katras brīvdienas, ka es daru visādas stulbības, tur braukājos ar mašīnām riņķī, vispār necienu sevi, ne ķermeni, ne citus. Tā kā man bija jāizdzīvo tā dzīve, lai es tur vairs nelīstu iekšā. Lai es nedarītu tās lietas, lai es sāku darīt tās lietas, kas man būvē to labāko dzīvi, ne? Tu minēji par 3 mēnešiem. Es sev pirmos, tie, kas nezinu, es arī esmu Mārtiņa klients. Un es savu pirmos rezultātus, tā reāli jau manāms rezultātus, ne tikai zālē, bet vispār pēc 1. mēneša jau redzēju, bet pēc 3 mēnešiem man likās, wow, tā kā reāli krūti. Kāds ir tas vidējais periods cilvēkam, tavam klientam, kad viņš redz tādus rezultātus, ka viņš tiešām sev var sist uz pleca un pateikt, es esmu nākamajā līmenī? Jā, es noteikti teikšu tā, kā tu saki, no 1. mēneša tu jau vari redzēt tās sajūtas, tu paliec vieglāks, tev tad foršāk iekšējā enerģija. 3 mēneši tur jau tu redz arī fizisko pārmaiņu, tev spēks ir, tu jau esi nostabilizējis savus pārdomus, tu jau ikdienā jūties labāk, emocijas ir augstāks, vibrācija augstāk, kaut kādas iespējas tev sāk nākt, tu sāc rīkoties, tu vairs sev tik ļoti nebremzē. Protams, bet es jau saku, ka pārmaiņas īstenībā ir no pirmās dienas, jo viss, kas tev ir vajadzīgs kaut ko izdarīt un paskatīties, kāds tavas emocijas ir. Jo, ja tu dari labus paradumus, tu nevari justies slikti. Ja tu jūties slikti darot labus paradumus, nozīmē tavs iekšējais dialogs iet nepareizā virzienā, kas nozīmē tevi jāpagriež viņus un tad sāk atkal jau viss mainīties. Un to var, ja tu sāc darīt, to tu vari jau no pirmās dienas jau just. Tas, kas man ļoti patīk tavā programmā, ir tas, ka jau no pirmās dienas tu esi sasādījis plānu un ar tiem, par zāli tagad runāsim, ja? Par tiem treniņiem un tiem svariem visām reizēm. Un sanāk tā, ka no pirmās dienas ir iespējams progresēt. Katrā treniņā es varu izdarīt vairāk un ar katru, sanāk tā, ka ar katru dienu esmu tur vismaz par 1% labāks. Un tā jau es nezinu, es jau cik mēnešus esmu pie tevis. Un vēl aizvien katru dienu, katru treniņu es progresēju. Tā reāli ir. Es vēl atceros to dienu, kad es tev teicu, jā, galvenais ir iziet ārā tā kā ar vienu personīgo rekordu. Un vienalga, vai tas ir vienreiz pacelt vairāk kaut kādā vingrinājumā, vai tas ir pacelt smagāk to vingrinājumu, whatever, kaut vai sekundes noturēties ilgāk plankā, bet tu ieliec sev uzvarētāju mentalitātē. Kā tu to dabū gatavu? Kā tu katram rēķinu, jo, piemēram, man ir viena programma, tur man draugam, kurš arī ir pie tevis, ir otra programma, mums tur kaut kas atšķirās. Kā tu to dabū, kā tu vienkārši to dabū gatavu arī tas ir? Tev viss individuāli no katra cilvēka, kāda ir tie viņa mērķi, kāds ir tas ekipējums pieejams, un tad es skatos, ko viņš var. Piemēram, ja viņš iepriekšējā nedēļā ir tur kaut kur piebremzēs, viņu var papušot uz to lietas fokusu. Un te ir liela daļa, redzi, mentāli ir vecīt, ja es dabūdu iekšā tev to shiftu, ka tu esi excited, ka tu gribi vairāk, ka tu mēģinās vairāk, it's done. Mēs paši esam redzējuši, kā Arnoldam visi nošiftojas. Viņš vienkārši dzīvnieks tagad ir. Viņš ir neapturams, tāpēc, ka viņam bija vienkārši shifts mentalitātē, un tagad viņš nebaidās, viņš vienkārši noriskē, un viņam aiziet. Lielākā daļa cilvēku vienkārši baidās, un negrib tur ņemt tās lielākas hanteles, negrib tur taisīt vairāk reizes, jo, ak, Dievs, kas notiks, ja nokritīs, kāds ieraudzīs, kāds šķirb, pofig, tur izkēja, tu esi uzvarētājs, let's go. Cik tev ilgi ir A-Player akadēmija? Vispār viņai nosaukums, manuprāt, ir tikai 3 gadus.
tā kā Apple akadēmija, pirms tam viņa bija vienkārši akadēmija. Fitness akadēmija, tas arī bija viss, nekas cits. Bet tā kā Apple akadēmijā būs 3 gadi. Un viņi sākās no tā posma, kur tā kā tieši es sāku strādāt ar latviešiem. Jo pašu biznesa sākumā es strādāju ar Ameriku vairāk, vai ne? Jo visu to biznesu uzbūvēju caur amerikāņu struktūru, caur amerikāņu mentoriem, kur palīdzēja visus tos procesus sastādīt, un tad es vienkārši iegāju tajā tirgu. Un tad vienā brīdī es sāku saprast, bet es esmu tas cilvēks, kam patīk, kad ir apkārt jaudīgi džeki, man patīk ar kādu vienkārši patrenēties, pagudroties, satikties. Tas tāds, moška latviešiem jādara kaut kas ir. Un sāku to darīt, un pieprasījums ir ļoti labs, un tā ir tik kolosāla sajūta, ka redzēs, kā līderis esmu spiests darīt vairāk, lai cilvēki sekot un darītu, un lai turpinātu močīt, vai ne? Es nevaru ieslīdēt komfortā, jo džeki minus papēžiem, džeki izaicina, un tu nevari būt zaudētājs, esot starp uzvarētājiem. Tu nevari būt zaudētājs, esot starp uzvarētājiem. Tu tikko arī biji pārgājienā, ja? 100 km džekiem. Bija tāda lieta, jā. Kā bija? Ļoti interesanti. Un gribu pateikt to, gāju pārgājienā, kaut vai negribēju. Es vienkārši gāju pārgājienā, jo es zināju, neaiziešu pārgājienā, man saukās pa mīksto. Es to negribēju pieļaut. Ne? Bet pārgājiens bija tik kolosāls. Var pastāstīt tādu interesantu perspektīvu, ko iegūnu no pārgājiena. Redzīju, pirmie 40 km bija vienkārši easy, nekāda problēma. Izgājām ārā no 40 km no meža un sākām iet pa asfaltu. Sākās vienkārši random problēmas. Kaistra beržās, potītes sarauc krampī, ikri plēš, kaulplēv plēš, vienkārši kosmos. Un sajūta tāda, ka viss, nevarēs aiziet, reāli mēs pat pusē neesam. Kāds sakars? Un te ir tā perspektīva. Ir galvenais meklēt veidus, kā turpināt, lai vai kā tu jūties. Vai ne? Un, protams, kreatīvi sākām domāt, vai džek, tā mums ir 7 km, mēs izmocam šos 7 km, tiksim līdz pilsētai, tur būs aptiek, būs ibumetīns, būs smērs, būs bērnu pūdrīts, viss būs kārtībā. Un tā mēs iekšēji sev motivējām, to iekšējo dialogu, aizgājām, tikām līdz aptiekai, paēdām pusdienas, kārtībā, maucam tālāk, vai ne? Galvenais tad, kad mēs esam saskārušies ar to problēmu, kur liekas, viss ir slikti, nemest rokas gaisā, bet meklēt risinājumus, kā tikt caur tai grūtībai. Un tas pats ir arī jebkur journey, tā kā biznesā. Nekad neies viss perfekti uz augšu, tur būs grūtības. Un starp citu, pirms lielajām grūtību beigām būs izrāviens. Tā kā līdās būs beigas, un tad lidos augšā. Tāpēc vienmēr būt pacietīgam, meklēt variantus. Jo ko tev tas rāda, varbūt ar to stratēģiju, ko tu darīji, varbūt vajag pamainīt kaut ko. Varbūt tā stratēģija nav tā, kas tev ved uz turienu, vai ne? Tāpat arī par džimu. Cilvēki, bļāviens 4-5 gadus iet uz svarzāli izstāst tieši tāpat. Kāda jēga? Tu rādi, piemēram, saviem bērniem to, ka tu liec iekšā smagu darbu un tu nemainies. Tas ir briesmīgi. Tā kā loģiski, ka tavs bērns negribēs iet uz džimu vai negribēs sportot, tāpēc, ka tu taču neesi mainījies, tad tu katru dienu ne uz džimu un tur sūdzies, ka tev, grūti, es tur nemainos. Vai ne? Un tev jāiet, tev ir jādabod rezultāti, jo tas pirmkārt rāda, tas tev dod to sajūtu un arī rāda to piemēru saviem tuvajiem cilvēkiem, vai ne? Ļoti labi, tas ir labs, jā. Ja tev būtu jādod tikai viens padoms tagad cilvēkam, bet cilvēka profils viņš ir uzņēmējs. Un viņš ir sasniedzis to, ko gribēja sasniegt, un viņš ir apstājies. Kas ir tas padoms, varbūt, kas tev ir palīdzējis saprast to, ka tu vari daudz vairāk? Ja tu neatradīsi, ko iekarot nākamo, tu iekarosi sevi. Un tur viss ies uz leju. Tu visu sabotāžos. Tev vairs nebūs ne biznesa, ne attiecības, ne ķermenis. It's done. Tev var būt viss, bet tu tāpat var gribēt mest striķi kaklā. Tā kā tev ir jāatrod nākošais mērķis, kas tevi strečos kā personalitāti, kur tev būs jāstrādā pie sevis, kur tev būs atkal jādara kaut kas vairāk, lai tev ir uz kaut ko to enerģiju virzīt. Ja tu nevirzi to enerģiju uz priekšu, tu viņu virzi uz sevi un tur viss ir čau. Tāpēc cilvēki, kas sasniedz liels augšs, viņi iekrīt tādos ļoti depresīvos punktos, jo viņiem vairs nav virziens. Viņš sasniedzis visu, viņam vairs nav nekas. Viņam jāmeklē ir vēl kreatīvi veidi, kā atrast daudz dažādas mērķis, kas viņu sāk motivēt. Un vienmēr var vairāk. Vienmēr.
Tāpēc es dzīvoju ar teicienu, vienmēr pateicīgs, bet nekad apmierināts. Un ja tu nekad nebūsi apmierināts, tu meklēsi lietas, ko uzlabot. Kas ir tie cilvēki, personības, no kurām tu pats iedvesmojies? Jā, es esmu paņēmis dažādas tās personības, man ir dažādi mentori bijuši manā dzīvē. Kā personas es varu nosaukt viens no pirmiem mentoriem, kas man palīdzēja, tā, ka biznesā bija Maks Tornovs, kolosāls džeks, tad man bija biznesa coach, kas bija Mike Chu, tad man bija vairāk tāds spirituality coach Danijs Morels, noteikti zināms cilvēks. Esmu bijis arī uz viņa dzīviem eventiem. Tad vēl ir tāds David Bayer, kas vairāk par mentality. Tad ir Wes Watsons par disciplīnu, par non-negotiable mindset. Un viņš man arī palīdzēja sakārtot tā kā A-player struktūru. Man bija ar viņu one-on-one uzvans. Viņš man palīdzēja sakārtot to visu. Un tie ir tie cilvēki, ko es cenšos klausīties ikdienas, lai vienkārši no viņiem paņemt kaut kādus domu graudus un papildināt savu personalitāti. Protams, tad ir sezonas, kad vēl kaut kādi citi cilvēki ienāk iekšā manā ikdienā un tā. Tas arī varētu būt tas galvenais, tā galvenā lieta, ar ko atšķirās A-player no, piemēram, citiem fitness coachiem, vai arī, iespējām attīstīties. Tas, ka A-playerā nav tikai treniņi, nav tikai uzturs. Īsumā, pats esot akadēmijā, es saprotu, cik tas ir maz, bet cik liels rezultāts. Jā, tā kā es vispār saku, tā kā man tie treniņi un uzturs visgarlaicīgākais liekas, es saku, tam ir jābūt sakārtotam, tā kā it's done, tev tai nevajadzētu būt nekādai problēmai, tev ir jānodod labu bardumu tālāk saviem bērniem, vai ne? Tev ir jāstrādā vairāk pie tejienes. Tev ir jāatbrīvo daudz mentāla enerģija, lai tu strādātu ar tejienu, jo no turienes nāks ārā visi tie lielākie rezultāti. Tas ir tas, uz ko es vairāk fokusējos. Treniņam, uzturam jābūt ir struktūrai, vienkārši seko, vienkārši dari. Tas mindsets, tas garīgais, tā ir tā daļa, kur tev ir jāiet dziļumos, kur tur viss kaut kas mainās, un tas ir tik plaši, kad tev liekas bļāviens. Liekas, ka es daudz ko zinu, bet beigās es neko nezinu. Un tur ir jārok, un tur ir jārok. Un kā tu to slāņus attīri, tā emocijas uzlabojās, tā ikdiena jūtas foršāk, tu jūties piepildītāks, un no turienes nāk tāda ritīgi īstā jauda ārā. Nīči. Studējis esi? Esi kaut ko skaties? Friedrichs Nīči? Nē, neesmu. Es īsumā visu, ko tu runā, ļoti daudz, varbūt ne viss, bet ļoti daudz, ko tu runā, tas ir tas, ko Nīči ir aprakstījis savos darbos. Un viņam arī bija tā filozofija par, negribu kļūdīties, bet Ubermensch, laikam, tas ir pārcilvēks. Un tad viņš arī visu laiku runā par to, ka cilvēkam ir pienākums, īpaši vīrietim ir pienākums būt vienmēr labākajai sevis versijai. Nevis salīdzināt sevi ar citiem, bet salīdzināt sevi ar sevi vienmēr censties būt labākam, ka viņa pienākums ir būt censties sasniegt maksimālo versiju un kļūt par šo pārcilvēku. Jo mēs dzīvojam, jau tad viņš aprakstīja, ka mēs dzīvojam tā sabiedrībā, ka visi ir vāji cilvēki, viņi mēģina tev vilkt uz leju tikai tāpēc, ka tava gaisma viņiem tur spīd acīs. Kā tu tiec ar to galā, ka tu neskatoties uz to, ka tev ir daudz vairāk, tu esi lohs, nevis tu esi malacis, paldies tev, komentāri. Kā tu tiec ar to galā? Es uzskatu, ka tie cilvēki, kas runā no apakšas, un es taču neklausīšos cilvēkos, kur dzīves negrib dzīvot, vai ne? Pilnīgi ir vienalga. Es apzinos savu vērtību, es zinu, kas esmu, es zinu, ko es runāju, es par pilnīgi katru lietu pastāvu. Man tas vispār nekādā veidā neietekmē. Tā kā pilnīgi necik. Vienkārši es redzu to, ka man žēl tas cilvēks, jo viņš projektē iekšā savas limitācijas. Viņš tur saka kaut kādu savu negativitāti, kas viņā ir iekšā, kas ir notrigrējis viņu, vai ne? Man jau viņš netigro, viņš trigro pats sevi, un viņš nabaks ar to netiek galā. Tas ir ok, tas ir normāls balans. Mūsu gadījumā super algoritms uzbūstots un viss notiek. Un tad, ja mēs tā gribam tiešām paņemt tā kā full accountability, citreiz varbūt tam haterim arī ir taisnība. Viņš tur pasaka, bļāns, tev tur mata atkāpjās, tev tur zobšķības. Ir, ak, Dievs, labi, ir aizbraukšu kaut kad uz Turciju, varbūt kaut kad arī ielikšu tur tās brekets, nav nekāda problēma, ne? Tā kā vai arī kādreiz man heiteri rakstīja, man reāli tavu balss besī. Viņam bija taisnība. Heiteris man parāda to, ka man jāstrādā ar savu balsi. Kolosāli, paldies tev. Paņēma balss practice un sāku praktizēt savu tonalitāti. Tā kā galvenais ir būt
patiesi paškritiskam un uzņemt to kā coaching. Bet tev nereiz nav tā, ka, piemēram, ka tu tā salūst un ka tu varbūt no rīta atver pamani to komentāru un ka tomēr tevi izsit un tu gribi satikt to cilvēku. Jā, es kaut kad uztaisīju tādu rēcīgu video. Ja mani ietekmē hate komentārs, es zinu, ka esmu zemā vibrācijā. Es pats esmu negatīvs, jo man vibrācija vibrē ar to negativitāti. Ko tas nozīmē? Man sev jādabūt no turienes ārā, ja priekš sevis paša laba. Ja es esmu negatīvs, man dzīve ir smaga, tur ir nogurums, tur ir slinkums, tur nākas iekšā sliktas lietas. Es piesaistīšu šo sliktas lietas. Tāpēc, ja man tas hate komentārs notrigro, laiks izdarīt savu procesu, lai es paceļu sev augstāk, un hates jau vairs pozitivitāti vairs neruzinē. Un es varu atrast tikai un vienīgi tur risinājumu. Es varu ierēkt par to un neko neietekmēties no tā. Ok, super. Kas šobrīd ir tavi lielākie izaicinājumi? Labs jautājums. Es tieši šodien sēdēju pie journaling. Noteikti tās būs finanses, finanšu koriģēšana. Tā kā visam nopietni, nav tā, ka pelnu slikti, pelnu ļoti labi. Es vienkārši pamanos tā kā noriskēt, iztērēt visu, kas man ir. Es vēl neesmu atradis atbildes, man nav nejausmas, es tagad eju iekšā tajā procesā, es skatos, jo man sāk palikt bail, jo tie cipari sāk palikt zolīdi, un vienmēr viss tiek iztērēts. Bet, protams, viss tiek atkal ieguldīts tālāk biznesā, izaugsmē, mūsu labsajūtās, bet tomēr gribētos vēl kaut ko ekstra mazliet nolikt malā. Un es jau tev vairāk kārt jau prasīju, jo man likās, ka tu esi tāds džeks ar finansēm, un esmu daudz ko jau centies mācīties no tevis, un es lēnām mēģinu to stāstu pārrakstīt. Tas ir tas lielākais, ar ko es šobrīd tā kā mokos pilnīgi atklāt. Vispārējais motivācija, tur noturēšanās, lai tur tā kā nezaudētu kvalitāti, jo tev ir daudz klienti, ja? Tā var nosaukt. Tieši tā, tās tādas lietas, kas man tā kā ritīgi motivē, tā kā es cenšos skatīties, kā uzlabot sevi vai kā uzlabot to coaching, tur, protams, arī tā nauda tik ieguldīta, vai ne? Tādas lietas man vispār nav nekādi bloki vairs. Protams, uznāk kaut kāda mazie attiecības prikuli, pie kā jāpiestrādā, tad atrod kaut kādu tādu bloku, pie kā bija jāpiestrādā, bet šobrīd tā kā visaktuālākais ir vienkārši finanses. Un mums vienmēr būs dzīvē tā viena lieta, kas ies sliktāk par visām, lai mūs motivētu darīt vairāk, labāk un mācītos, vai ne? Jā. Tad varbūt uz beigām tu vari pateikt aicinājumu. Tad tev tagad ir iespēja uzrunāt savu potenciālo klientu, pat ja viņš no tevis nepēr, vienkārši saprast, kā tu viņam vari palīdzēt. Un varbūt tas ir tas cilvēks, kurš nesaprot, ka viņš tagad ir tur, kur viņš ir. Bet tev ir iespēja tagad viņam palīdzēt. Es teikšu tā, vecīt, zini kā, nesēdu komfortā, nesēdu apmierinātības sajūtā, tur vienmēr otru pusi tā ir daudz kas vairāk, ko tu varbūt nemazam nezini. Un tev jāpārmaina ir uzskati par komfortu. Komforts, tas ir degradējošs, tas tev ievilks ļoti lielos kārdinājumos, kas tev aizdīs ļoti sliktu dzīves kvalitāti. Tu vari vairāk, vecīt. Tev tikai ir jāatrod jauna vīzija pēc kā vadīties, tev jāatrod jauni mērķi, kas tev motivēs, kas tev dos to deksmu, kas tev liks celties augšā no tās gultas, lai tev parādās augstākas emocijas. Un tev jātur apkārt sevi ap jaudīgiem cilvēkiem, lai tu vari dzīties, lai tev ir motivācija, lai tev ir deksmu, lai tev kāds iespēr pa pakaļ, lai tev kāds atbalsta. Mums džekiem vajag apkārt cilvēks, kas močī. Un tas, ko es A-Player akadēmijā daru. Palīdzu sastādīt to vīziju, palīdzu atrisināt tos blokus, un mēs esam kopā ap jaudīgiem džekiem, kas grib no savas dzīves vairāk. Un, ja tu esi apkārt ap uzvarētājiem, tu nevar būt zaudētājs. Tā kā, ja tu esi viens no tiem džekiem, kas grib no savas dzīves vairāk, tad spied pa pogām, rakst man Instagramā un bliežam. Super. Šo podcastu es gribu noslēgt ar Abrahama Maslova teicienu. Un Abrahams Maslovs ir teicis, cilvēkam ir jākļūst par to, par ko viņš var kļūt. Tāpēc paldies tev, Mārtiņ, ka tu palīdzi cilvēkiem kļūt par to, par ko viņi var kļūt, un paldies, ka ieradies. Super! Paldies, Kaspar!